Ja līdz šīs ceremonijas iniciators un rīkotājs Latvijas ārstu biedrība savā darbībā ilgstoši mēģināja visiem raidīt signālus ar tādus veselīgus aizliegumu signālus par to, kas tad ir aizliegts. Aizliegt transtaukus, samazināt smēķēšanu, alkoholismu draudus un čipsus un kūkas un visu, ko tikai neaizliegt. Tad šī te apbalvošanas ceremonija ir kā zīme, ir kā apliecinājums tam, kas ir atļauts, kas ir no ārsta viedokļa vērtīgs, atbalstāms un ko mēs arī novērtējam šodien. Materiālā veidolā balva ir unikāls speciāli šim pasākumam gatavots Latvijas podnieku mākslas darbs. Tātad mēs redzējām lielās māla vāzes, taču savā būtībā veselības gada balva ir uzslava. Jā, mēs kaut kā parasti kaunamies, un es domāju, šī būtu tā reize, kad patiešām pāri visai Latvijai aizskanēt šie atzinības vārdi cilvēkiem, kurus parasti mēs pat tā kā aizmirstam paslavēt. Padomājiet, vai tas ir daudz vai maz? Gadā izglābt dzīvības 120 cilvēkiem, pasargāt 3000 cilvēku, tā skaitā daudz bērnu no iespējamām traumām, traumēšanas, pat sakropļošanas. Un šāda statistika ir nākošās nominācijas laureāta izvēles pamatā. Tās nosaukums ir lielu vispārnacionālu projektu realizētājiem. Balvu pasniegs cilvēks, kas zina dzīvības vērtību, cilvēks, kura vārds neprasa daudz komentāru, bērnu reanimatologs Pēteris Kļava. Tas ir sarežģīts vārds, reanimatologs, bet es gribu darīt uzmanību, cienījamie kolēģi, cienījamie profesori, ka mums cienījamā ārsta biedrība, tās prezidents Pēter, mums ir milzīga konkurence. Ir kāda iestāde, ļoti slepena Latvijā, kurā nav neviena ārsta. Nav neviena profesora, viņi operē bez narkozes. Un viņi ir panākuši to, ka viņi tiešām mums konkurē. Šī iestāde izglābusi ir simtiem bērnus, simtiem tūkstošiem pieaugušos. Ir apbrīnojama šīs iestādes kreatīvā potencialitāte, ar kādu iespēju viņi ķērušies pie savu darba. Viņu operētāja vide ir prāts, uz ko viņi iedarbojās, psihe. Un tas ir apbrīnojami, kāda atraktivitāte, kāda izdoma ir, kā viņi iedarbojās uz mums visiem. Un es tāpēc varu ieteikt mums ārstiem un jebkuram departamentam pamācīties, kā var operēt bez skalpeļa ar pašu galveno instrumentu, kas ir prāts. Un tāpēc lūdzu video, lai varētu paskatīties, kā viņi strādā. Pirms 20 gadiem Latvijas ceļu satiksme neatpalika no dienvidu valstīm. Agresīva braukšana, pieklājības trūkums, bīstami manevri un, diemžēl, arī 1000 bojā gājušo uz ceļu. Šodien situācija ir būtiski uzlabojusies, un par to lielā mērā jāpateic Ceļu satiksmes drošības direkcijai. Viss šīs ir kampaņas, tāpat arī izmaiņas ceļu satiksmes noteikumos, dažādas normas, veidot cilvēku attieksmi, cilvēku apziņu. Un mēs redzam, ka rezultāti tomēr ir. Tātad lēni, viņi nav vienā dienā, neko rezultātus nevar sagaidīt. Tas ir lēnā, mērķtiecīgā darbā. 2001. gada Jāņi Latvijas vēsturē palikuši kā viena no asiņainākajiem svētkiem, kas līdz šim piedzīvot. Toreiz diennakts laikā uz ceļa gāja bojā 26 cilvēki. Un tas bija kā signāls. Ir jārīkojas. Mēs tiešām arī Eiropā esam saņēmuši vairākas balvas par lielāko bojā skaita samazinājumu no visām Eiropas Savienības valstīm. Un, protams, skaitļi ir sekojoši, ka 2001. gadā gāja bojā pār pa 500 cilvēkiem, pagājušā gadā gāja bojā 177 cilvēki. Samazinājums vairāk nekā 3,5 reizes, tam tas ir ļoti, ļoti daudz. Tautsaimniecībā iegūmus ir vairāk nekā miljards latu. Līdz šim izveidots vairāk nekā 30 pamācošas, brīdinošas un audzinošas kampaņas, kas veidojušas cilvēku uztveri, sapratni, kultūras ceļu, un to panākumu skaidri atspoguļojas skaitļos. Aizbraucot, tehnisko izietu vai vēl kaut ko uz CSDD, tur, kur redz šos klipus, tad pat 10 gadus veci klipi, viņi ir skatāmi. Vidulējs klips par drošības siksnām, viņš ir kā šodien filmēts. Tas ir tā
Un par to var slavēt CSDD tieši par to prātīgo pēstniecību, kā viņi strādāja un kā viņi audzēja konsekventi darbu ar to sabiedrību. Kad mēs sākām varbūt šīs kampaņas, tas prāzējās 30–40% cilvēku, aizmugurās sēdekļos varētu teikt pat 0 bieži vien, ja? Tad šodien aina ir pilnīgi savādāk. Sprāzējās priekšā 80–90%, aizmugurē līdz 70%. Ceļš uz panākumiem bija slēns un mērķtiecīgs, un pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar policiju, mediķiem, izglītības jomas speciālistiem, ir ne tikai izdevies panākt labus rezultātus, bet arī izglābt dzīvības. Protams, ka mums ir konkrēti mērķi, bet apakšā vienmēr tomēr paliek cilvēks, jo pretējā gadījumā tam darbam nebūtu nekāda jēga, ja mēs ar šo darbu nevarētu izglābt kādu dzīvību. Veselības gada balva nominācijā lielu vispār nacionālu projektu realizētājiem par lielu darbu traumatismu mazināšanā un cilvēku drošības veicināšanā tās šogad pienākas Ceļu satiksmes drošības direkcijai. Šī balva patiešām nāca mums ļoti negaidīti, un esam par to ļoti arī gandarīti. Bet viens nav karotājs. Kā jau arī teicu iepriekš arī klipā, tā rezultāti tika sasniegti patiešām kopīgā darbā, un viena no galvenajiem, protams, ir mediķi. Tāpat arī tur ir izglītības ministrija, policija, visi pārējie, bet ko es šodien vēl gribētu teikt? Ka vispatīkamāk man bija šo balvu saņemt no doktora Kļavas rokām, jo viņš patiešām ir ļoti, ļoti bieži mums sadarbojies, un ja viņš kaut ko pasaka bērniem, pieaugušiem, un ziniet, viņš pasaka ļoti, ļoti skarbi bieži vien. Viņš pasaka tā, ka vajag piesprāzēties, ka nevar bērns vest bez bērnu sēdeklīšiem. Tie viņa vārdi aiziet gan bērniem, gan pieaugušiem līdz pašām muguras smadzenīšu pašiem galiņiem. Paldies doktoram Kļavam, paldies visiem pārējiem.